Tā bija viena no manām pirmajām kļūdām, kur es pieļauju. Paaicinot cilvēku uz prezentāciju, tad, kad viņš pajautāja, vai tas ir kaut kas līdzīgs finanšu piramīdē, es teicu, jā, tas ir kaut kas līdzīgs finanšu piramīdē, protams, starpība ir ļoti liela. Un viņš man, protams, pajautāja, ko tad tu man piedāvā? Finanšu piramīdu piedāvā. Tāpēc šādas kļūdas nevajadzētu pieļaut. Vai jūs zināt ekspertus kādus, kas ir par tīklu mārketingu? Eksperti pasaules līmenī, teiksim. Šeit es norādīju dažus. Paulsen Pilcers, Roberts Kiyosaki, Donalds Trumps, Čārls Kings, tad ir Amerikas Savienoto Valstu prezidents Klintons, ir Dmitrijs Medvedjevs, kas iesaka tīklu mārketingu. Dmitrijs Medvedjevs, starp citu arī, pirms viņš kļuva par prezidentu Krievijā, viņš bija izveidojis vairāk kā 1000 cilvēku liela struktūra kādā no tīklu mārketinga kompānijām. Taču tad, kad viņam bija jāizvēlās vai palikt prezidenta amatā vai tīklu mārketingu turpināt, viņš izvēlējās palikt prezidentam. Tas tāds arī. Ko par šo biznesu saka eksperti? Lielākā daļa no viņiem ir investori. Investori saka viennozīmīgi to, ka arī Roberts Kiyosaki investors ir, Donalds Trumps investors ir. Viņi saka to, ka ja viņiem būtu jāsāk no jauna veidot savu biznesu, savus ienākumus, faktiski tie ir multimiljonāri. Viņi investīciju vietā būtu izvēlējušies tīklu mārketingu. Jo tīklu mārketings uz šodien ir visefektīvākais veids, kā gūt liels panākums. Faktiski viņi saka, kā kļūt bagātam. Tas ir īsākais ceļš šajos laikos. Paulsen Pilcers, starp citu, ir bijušais 2 Amerikas Savienoto Valstu prezidentu finanšu padomnieks. Arī viņš uzrakstīs grāmatas par tīklu mārketingu, par wellness industriju kā tādu, par industriju, kurā mēs darbojamies. Un arī atzīst to, ka tīklu mārketings ir pozicionēja kā viena no perspektīvākajām šī brīža biznesa ekonomikā, nākotnes ekonomikā. Ir vēl tāds Warrens Buffets. Vai jūs zināt, kas ir Warrens Buffets? Warrens Buffets ir viens no Amerikas Savienoto Valstu bagātākiem cilvēkiem. Viņš arī ir investors, un viņš ir savā laikā teicis to, ka tīklu mārketings tā ir labākā investīcija, kādu viņš jebkad ir veicis. Kādēļ viņš šādu, teiksim, domu varēja izteikt? Kā jums šķiet? Kāds tam varētu būt pamats? Kaut ko piedalījies. Tas nebija viņš, kurš parūpējās par tiem, kas ir viņa kompānija. Viņš nopirka tīklu mārketinga kompānijas. Bet kāpēc? Viņš ir investors un viņš jau izvērtēja savus darījumus ļoti nopietni. Un viņš redzēja to, ka tīklu mārketinga kompānijās ļoti daudz cilvēku ir turīgi. Ļoti daudz cilvēku diezgan ātri kļūst turīgi. Tādā ziņā, ātri. Kas ir ātri? Mēs varam strādāt 40 gadus, mēs varam strādāt 20 gadus veidot savu biznesu, lai kļūtu turīgi. Mēs varam strādāt 2, 5, 6 gadus un arī kļūt turīgi. Un viņš nopirka tīklu mārketinga kompānijas. Tā kā viņš bija tīklu mārketinga kompāniju vadītājs, īpašnieks, cilvēki, kur bija šajās kompānijās, viņu iepazina arvien labāk, saprata, ka viņš ir ļoti sakarīgs cilvēks, viņš ir labs investors un uzticēja viņam viņa investīciju projektos naudu. Tas ir tas, ko es minēju, jo tajos brīžos, kad cilvēki saņem lielas naudas ikmēneša, teiksim, ir cilvēki pasaulē, kuri arī mūsu kompānijā, kur saņem jau $10 000 mēnesī, ir tādi cilvēki. Daudzās citās kompānijās ar tā ir. Un šie cilvēki šo naudu vienalga investēja tālāk, teiksim, lai nodot arī, lai izveidot kaut kādu pamatu savam nākošām paudzēm. Par kritērijiem. Es gribētu jums pastāstīt, vai jūs zināt, kādi kritēriji ir izvēloties tīklu mārketinga kompāniju.